Čau, čau! Čau, čau! Sveiciens! Kas šodien jau? Kura diena? Īsi pirms Valentīna dienas. Sāksim mūsu skaisto studijas stūrīša apskatu, outleta dažādības parādīšu. Un jā, droši jautājam, droši runājam, komunicējam, droši, čau, čau. Atlaides katru dienu un visu laiku, tā kā es varēšu parādīt šobrīd, kas mums ir pieejams. Dažādība, ziemas jakas, esmu atlasījusi vestes, jakas, plānas biezas, žaketes, bērna drēbes dažas, tā kā mums ir kvalitatīvie Majoral brendi, mums ir JJX Only, kas mums ir noizīmēji, etam, apakšveļa un mājasveļa, un nēstīgi gals un viss pārējais, tā kā, protams, arī Tommy Hilfiger, Guess un daudzas citas lietas, tā kā pamazām kaut ko rādīšu un droši rakstat, ja kaut kas uzrunā. Ja? Čau, čau, šeit findīs.lv, esam arī, mājaslapā, interneta vidē esam findīs.lv, droši skatāmies un iepērkamies uz nebēdu, taču šeit es esmu jūsu starpnieks, kur es varu arī piemērīt, kas man ir šeit atlasīts un mazliet parādīt, kas tur, kā tur, dzīvei pačamdīt, parādīt jums, ja? Teiksim tā, sākšu ar pirmo jaku, ko esmu... Cerams, ka man te viss tā, pabīdam uz priekšu, drošāk. Čau, kā iet, ko daram? Čau, čau! Ko daram, kur esam? Šāda te jaka. Parādīšu outletā, atlaides ir visu laiku. Un šī te ir noizīmē jaka ar šādu te roku. Šāds te mīkstais. Uzreiz vienkārši tā kā termofors. Uzreiz kā sildītājs klāt, redzi? Čau! Šī tik mīksts. Lūk, šāds te jaka, uzreiz šāda te aizmugurīte, un viņas cena ir 32 eiro, ja? Tātad tikai 32 eiro, un šis pakaramais izskatās ir beidzis savu pastāvēšanu. Šādi arī gadās, nekas, tas mūs neaptur. Čau, čau, kur esam, ko daram? Diezgan augsts, vai ne? Man pašai balss mazliet aizgājusi ciet, bet jūtos labi, tik cik skaņa citādāk. Es ceru, ka dzirdat mani un dzirdat jūtat. Īstenībā šito varētu visu laiku nesāt. Tā, apskatās šāda te jaka. Šāda te jaka. Video beigās tiksim arī līdz, kā es saku, džekiem saldējs ēdiens, jā, krekliņš basketbolam un ne tikai. Šāda te jaka. Tā, kas mums te kabats ir, nav? Kabatas, paskatāmies, nē, kabatu nav, taču ir šāds te siltumiņš, pieejams, jā, 32 eiro tikai. Kas ir pavasaris, vasara, nezinu, kāds varbūt apakšā, ļoti uzreiz vienkārši punkšs, siltums uzreiz pieņem. Noizīmē firma, ļoti kvalitatīvs, iekšā arī nav, jā, kabatu. Šis ir tā kā hakī krāsas zaļais, jā. Čau, čau! Forši, kā atnācāt. Jā, findīs.lv. Tā, kur lai mēs liekam, mums nav pakara, mēs noliksim. Tātad, jā, findīs.lv, arī internetā. Droši var braukt uz Rīgu. Rīgā Krastielā 103. Šeit gaidīšu. Forši jau iepriekš uzrakstīsi vai uzzvanīsi, tā kā, bet droši arī šeit kāds vienmēr būs. Un dod ziņu tikai. Ja ne, sēdi mājā, siltumā. Ventspils, Liepāja, Anglija, Vācija, tikko bija Vācijā cilvēks, nopirku skaistu superdrai jaku, tā kā visur online, visur var iepirkties un nekur nav šitai augstumā jāiet, vai ne? Tā, nākošo jaku es varu parādīt Tommy Hilfiger, šitāda te jāciņa, bet viņa ir tā kā 2-1. Siltā jaka un kā vesti var pēc tam izmantot arī šīs te rokas, jā? Es varu uzvilkt parādīt. Šī būs, tā, nenokrita. Rakstās XL izmērs, neticu. Labam ML-am vai mazam XL-am, jā. Viņš vienkārši ir pufīgs un droši vien tāpēc arī raksta. Bet, nu, zinot, Hilfiger, čut lielāks jāņem, ne? Tātad, kur ir Tommy Hilfiger jāciņa. Bomber styles, jā. Čau, kā atnācāt, čau. Šāda te Tommy Hilfiger jaka.
Tā kā tāda tumši zils, tirkīs, nezinu tā laikam, jā. Reku šāda te jāciņa. Apakšā ir savelkams. Šeit te. Es rādu outleta dažādību. Viss kaut kas ir mūsu veiklā. Man ir 1,77 m un ML izmērs. Šāda te jaka. Lūk, šādas te rokas. Tāds čaukstīgais un var mierīgi pret vēju, varētu būt arī pret lietu. Bet, nu, kurš ies ārā ar īsu jaku lietas laikā. Tātad šeit var redzēt, atverās vaļā un šī jaka pārvēršās par vesti. Ko vispār nepateiks, jo parasti ir tā kā trikīgi, kad var redzēt, kur ir tās šuvas. Šeit ir smuki apstrādāts, pārlikts pāri, ka vispār neviens nenojautīs, ka tur apakšā. Tas viss paliek par vesti, vai ne? Tā, un šīs cena ir 140 eiro. Šī ir īstais, kā saka, īstais ar visiem papīriem, oriģinālais Tommy Hilfiger. Tas tā. Tālāk. Veste. Ko es teicu par vestēm? Šī ir tīra veste bez rokām. bez rokām. JJXX firma. Ja? Un čau, forši, ka pievienojies. Čau. Šāda te, viņa ir, tā tu pateikšu, zaļa. Zaļa. Tāda gaišu sūnu zaļa. Jā, šāda te jaka. Un viņas cena, es teikšu tā, ir tikai 16 eiro. Maksāja 40 eiro. Lūk, šādi outletā pie mums. Uzvilkšu. Uzvilkšu, lai var saprast. Superīgākā apakšā zem jakas vilkt vai pavasara superskrienamais variants. Spilgta un vienkārši čiks, gatavs. Aiztais ciet. Tepat ir kabats, redzējāt? Redzēt? Krūpiņš šāds te. Ideāls variants priekš pavasars, kas tūlīt ir klāt, jā. Ļoti komfortabls, ļoti patīkams materiāls. Čaukstīgs, bet mīkstais čaukstīgais, jā. Šāda te. Un tā, kas tas mums pa izmēru? M izmērs 16 eiro, lūdzu. Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. Akcija, ja? Tā, ejam tālāk. Pavasaris, kā es teicu, sauc. Bomber jakas studijā, JJXX jaka. Universālā, kas ir unisex. Tumši melna, vai kā saka, spilgti melna. Jā, šāda te jaka. Ar šādu te iekšā tādu dizaina elementu. Un šī ir S izmērs pa 21 eiro. Let's go. Tā, šāda te smuka bomber stila jaka. Man ir 1,77 m. Es parādīšu, kā izskatās uz manis. Tadā! Var pacelt rokas mierīgi. Man ir ML izmērs. Šis bija, man liekas, M izmērs. Šāds te jaka. Ļoti laba tāda pufīga. Ar kabatiņām. Ļoti ērti. Un nezinu, ja pūš, tad paņem šalli. Teikt, ka cik silts uzreiz ir, ja? Šitā te. Labi, kurš tā nesā? Tas te jau ļoti liels vējš. Šādi te, ja? Šī arī ir PCs, ne? Only firmas šalle. 26 eiro. Iepriekš bija 50 eiro. Šī tik ļoti silta, mīksta. Nezinu, gandrīz kā dūnas, jā, pēc sajūtām ļoti mīksta šalle, gara, jā. To var bonusā piepirkt klāt, lai vienkārši nesalst tiem, kam salst. Varbūt, jā, tiem, kam kapuci gribās. Lūk, šāda te jaka pa 21 eiro, jā, pilnīgi jauna, kā es saku, ar visām pavadzīmēm, ar visām cenu zīmēm, viss ir redzams un caurspīdīgs, tā kā droši rakstat, vai zvanat, vai braucat uz vietas. Šeit arī modernais. Kurš zina, ka šis ir moderns? Šis ir vēl joprojām moderns, jebkura veida raksti. Šogad būs modē, turpina būt modē. Šī ir Vero moda. Šī gan ir 38 eiro, bet bija 70 eiro. Vero modas jaciņa bolero. Nē, bolero. Kā viņš? Bomber jaka, jā. Šāda te superīgākā. Mikro kā žociņš, kas ir vispār šobrīd topā. Šāda te jaciņa, 39 eiro, un lūdzu, labi, paskaties kādas rociņas, tādas mazliet tā kā balonveidīgi šajā vietā, ja? Šis viss ir redzams arī mūsu mājaslapā,
Findīs.lv, šādas te gumijos rociņas, ļoti, ļoti mīksts. Ļoti, ļoti mīksts un diezgan ērts. Rokas var pacelt. Šādi te izskatās. Apakšā arī ir ar gumiju. Es atvainojos. Kā es teicu, ka balss ir ciet, bet, skaņa vēl ir. Tā, čau, kur esam, ko daram? Es esmu no Rīgas, mēs esam Rīgā, bet, kā es teicu, arī internetā visu var iegūt. Jā, citas dzirdēju, ka bija no Liepājas, no Siguldas. Kur jūs esat? Kur tu uzrakst? Tad super pastāstīs, kāds laiks tur ir. Tā, šeit ir super dry jaka, kas ir vienkārši izcila kalniem. Izcila kalniem, vai pārgājieniem. Varbūt arī kāds pa ielies vienkārši, bet viņi ir ideāli ar to, ka viņiem, man liekas, bija 3 rāvēslēdzēji. 1, 2 un 3. Ja? Šādi te ļoti plāna, taču silta. Tā, pagam, man jāpārbauda. Šādi varbūt, jā. Šāda te jaka. Īsā, pavisam īsā. Kā neaizlido man viss fons. Čau. Šāda te jaka mūsu outletā. Vienīgais eksemplārs. Te jau vai visas drēbes mums ir vienā eksemplārā. Tā kā es teicu, reku bija viens rāvēslēdzējs. Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. Tā, rekur šeit otrs rāvēslēdzējs. Un 3. Viss, neviens iekšā netiks, nekur neko nevarēs atvērt. Un būsi siltumā, vējš stabili, nekur šeit nepūtīs, kas ir svarīgi uz kalna esot. Šāda te jaka īsā jaka, jā. Taču pietiekoši garas rokas, man kā 1,77 m garai. Tā, tiksim ārā no kapuces. Lūk, šādi izskatās ar kapuci. Jā, super dry jaka. Kuram interesē, droši rakstat. Viņa ir tādā mint krāsā, tādā. Jā, īstā mint krāsā. maigi zaļgan. Tā. Šī cena būs tā. 38. izmērs un no 80 € viņa ir uz 43 €. Taču es varu pačukstēt par šādu tādu kodiņu, kur papildus šai cenai vēl ir mīnus 10%, kas ir diezgan patīkami, ja pērc kaut ko lielā apjomā. Un piegāde virs 50 €. Bez maksas. Ja? Patīkams bonus, kur mēs varam izmantot, ja, piemēram, nopērts 2 lietas un attiecīgi ieliec grozā un apmaksā un piegādāsim jau nākošā dienā lūdzu. Tā kā šāds te variants arī ir tā. Šis ir kas mums tas ir? Only jaciņa, mākslīgā āda, jeb kā tagad saka eko āda, ja? Es izmērs only jaka uz 21 €. Ja? Šāda te mākslīgā āda. Vēl nav tā, ka gribētos iet šādā jākā, taču es laicīgi rādu, jo šis būs tas, kas ātri pazudīs. Čau. Jā, kur tad esam, ko daram? Tā. Tā, fons ir tāds. Tā, lūdzu. Paskaties, cik labi izskatās. Šāds te mākslīgā jaciņa. Kāds tur izmērs, es teicu? Jāatcerās. Šāds te, lūdzu, paskaties, šī tāda te jaciņa, mākslīgā āda, eko āda, un viņa maksā, es izmērs tikai 21 €. Lūdzu, pilnīgi jauna, skaista, oriģināla jaka. Nu, tā, es varētu parādīt kaut ko spilgtāk, kā piemēram žakets, jo mums arī žakets ir, tā kā mums ir no visa kā. Jebkurai dzīves situācijai, vai nu ir, vai nu nav. Tā, parādīšu nēstīgi gal žaketi, kas ir tiešām vienā eksemplārā. Izcelsies momentā. Šāda veida oversize jaka. Tā, žaketes atvainojas. 36. izmērs, taču viņa būs šī te oversize tipa, kura dar sākot no XS līdz pat varētu būt, es parādīšu līdz XL, L lielam. Tā, 36. izmērs no 65 € uz 42. Ja? Lūdzu, jūsu apskatē skaistā žakete. Izcila viena žakete, kura papildina visu tavu tēlu
un uzreiz esi vienkārši kā neons pa spīdi. Kā neons spīdi, ja? Šāda veida žaketīte. Tā, skatāmies. Lūdzu. 36. izmērs. Labi, viņa būs tādam palielam L izmēram, jā? Šī te žakete ļoti labi sēž. Kabatas vēl nav atvērtas, jo tas ir kā kurš grib. Īpašnieks, paskaties, cik viņa ir linveidīgs, materiāls, redzat, šāds te ļoti, ļoti spilgtā krāsā, un maksā tikai, cik? 40 laikam eiro bija, ja? Žaketes cena ir ļoti laba, kvalitāte arī ļoti laba. Viena kvalitatīva žakete, un to esi garderobi nodrošinājis, ja? Tā, 36. izmērs bija 42 eiro, ja? Spilgti oranža krāsa. Kurš ir fans oranžai krāsai? Tā. Tālāk ieliksim apakaļ šitiem te. Pamazām arī uz Valentīna dienas pusi iet viss, ja? Kurš svin, kurš nesvin, atzīstās. Tā, vēl no siltās jakas, kas ir plāna silta jaka, taču ļoti eleganta un ļoti silta, ja? Varbūt varat uzrakstīt, kas jums interesē, es tad varētu arī mazliet kaut ko apskatīt. Tad mēs varētu kopā apskatīt, jo mēs tiksim arī tūlīt līdz džemperīšiem, bērnu jāciņām, kleitiņas laikam tur bija, ja? Tā kā mums ir arī bērnu drēbes, lūk, šāda te ļoti skaista, eleganta, tāda kaula balta laikam, ja, skaitās šāda te uz kņopītēm, uz ļoti stingrām podziņām, un tā, reku šāda te, šeit interesanti elementi, kā redzam, ja? Tā kā outletā visādas brīnums var dabūt. Ne kā visiem, ne kā visiem uz ielas. Šeit ir kabata ar podziņu. Šo te visu var arī apskatīt mūsu mājaslapā findīs.lv vai zvanat rakstat 2945 2175 vai 24 330 330. Ja? Lūk, šāda te ļoti plāna, taču uzreiz tāds siltums pārņēma. Viņa iekšā ir tūlītās, tā, iekšā kabatas, nē, tās ir no āras, ja? Tātad šāda te ar paceltu krāgu oriģināli, nu, droši vien, ka var arī nolaist. Vienkārši esmu jūsu mini starpnieks, lai jūs redzat un sajūtat. Šīs jakas cena L izmērs, ja, varēja redzēt, JJXX firma, kā es teicu, kaulu baltā krāsa, ja, un 25 eiro. Ja? No 60 eiro uz 25 eiro. Mīļie, kurš ir pavasarī gaišās krāsas fans, ja? Lūdzu. Tā, čau. Čau, Elzā. Var kaut ko nopirkt droši. Kas interesē? Ja šeit kaut kas interesē, es iedomājos, varam arī darīt kā standarta laivā. Var droši pateikt, kas interesē, es atlikšu, sazināmies WhatsAppā un visu sarunāsim tālāk sīki smalki. Dzirdēju, ka kažoki ir modē, ja? Parādīšu vienu skaistu kažoku. Šubička. Mazā smukā šubička, taču kas ir arī pavasarim tendēta. Unisex variants. Sievietes vīrieši ar pogājamām pogām. Zeķes. Jā, zeķes mums ir, jā. Mums ir viens gabals palicies Guess zeķes, un pārējās būs citas firmas. Es varu pēc tam WhatsAppā uzraksti man, es tev noteikti varu atsūtīt bildītes un parādīt, jo internetā vēl nav salikts. Vai atbrauc uz vietas un droši varēs izšķamdīt, ļoti ērts. Garas rokas, reāli garas rokas. Kurš ir garās? Jā, pusauģie būs, jā. Rīgā Krastielā var atbraukt, vai tad WhatsAppā varam sazināties noteikti. Tam. Noteikti došu, bet kāds knifs, paskaties muguras. Ļoti mīksts un pūkains. Jā, pusauģiem ir, man pašai ir 4 bērni. Un arī pusauģi, tā kā zeķes var atrast dažādiem ir. Es parādīšu, jā. Droši sazināmies. Tā. Lūdzu, šāds te Guess metalīts. Tā, kas man te ir? Tā. Tātad Guess 2 dažādi izmēri mums šie palikuši ir.
S un XL izmērs 73 eiro. Jā, šāds te. Tā, tas ir GS. Tātad tālāk mums ir kas? Čau! Čau! Tālāk mums ir Nasty Gal. Re, kur ir, jā, ok, noliec, jā. Žaketīte, balto elementu žakete. Oversize stilā. Ļoti eleganti izskatās. Paskaties uzreiz, nekas nav cits jāvēl. Balts botus uzliec, balts kurpīts uzliec un gatavs. Apskaties, šeit nav atvērts vaļā. Ļoti eleganti izskatās ar uzplečiem. Kuram nepatīk, var ņemt ārā, bet tāda mūde. Un tagad ir, paskaties, šāda te žakete, ļoti gara, oversizīga. Būtu jostiņi, mēs izdarītu šādi. Divām podziņām, ļoti interesanta, tāda kā nevienam. Ar baltām svītriņām. Ja? Viena žakete vajadzīga. Kaimiņi mums fano. Tātad 38. izmērs un bija 65 eiro, tagad ir 42 eiro. Ja? Šī te žakete ir kvalitatīva un tāda masīva. Ja? Ļoti foršs variants, lai būtu viena forša žakete. Tā. Kaut kas līdzīgs, tikai ar zvaigznītēm. Mazums kāds meklē kaut ko tādu, jo, piemēram, man liekas, ka žaketē jābūt ne tikai bikses un džempers, bet ir žakete, ko redz, lai jūt un redz. Šī arī būs tā, kas mums bija? 36. izmērs, 42 eiro, un tā ir jūsējā. Parādīšu apmēram uz sevi, jo man ir 1,77 m. Un ML izmērs, tā kā tūlīt skatīsimies, vai nu dar, vai nu nedar. Varbūt ielīdīšu 36. Čau visiem! Paskaties! Šī ir mazliet šajā vietā šaurāka nekā tā, jā? Tā kā šī ir vienkārši ekstra izceļās. Čau! Paldies! Čau, čau! Tā, skatāmies, cik eleganti izskatās šīs te līnijas. Tas nav tāds baukš, jā? Viņš skaisti krīt uz tavu augumu, izceļ. Ko jāizceļ? Ne? Un aizmugurē paslaidinās to, ko jāpaslaidina. Ne? Šāda te žakete, ļoti labs roku garums. Tie, kas man te par rokai nav neviena jostiņa, bet iztēlojamies, ka mums ir jostiņa. Un šī te žakete ar zilām zvaigznītēm izcauri. Patīkams materiāls un ar baltām pogām. Ja? Čau! Ko darām? Mācamies, strādājam, atpūšamies, iečekojam situāciju. Šeit es stāstu par esam outlets, apģērba outlets, kur var atbraukt ciemos uz vietas Krastielā 103, jeb online droši visu laiku pieejams un, kā saka, sapakošana un nodošana preces jums būs jau teju vai tajā pašā dienā, nākošā dienā saņem un priecājies. Lūdzu, šāds te skaistais rūtainais krekls. Etam firma, taču viņš ir tas universālais variants, kur var nesāt, ko un kā grib, jo tagad jau, nezinu, pa māju nesā vai uz ofisiet, vai ne? Tā, L izmēra etam krekls, 12 eiro, lūdzu. Lūdzu, priecājies un, kā saka, jo šis tagad arī rūtainais arī diezgan modē, neatiet. Man liekas, tas rūtainais ir visu gadu populārs, vai ne? Tā, lūk, es varu piemērīt. Šis ir kurš izmērs? Es teicu L izmērs. Superīgais rūtainais krekls, viegls. Nav tas smagais, kas ir arī pavasars. Šeit sarkans ar zilu un mazliet zaļo. Jā, tā kā rūtainais. Wow, perfekti. Kā tur tagad siena šitā, jā? Šādi var siet aiztaisot. Jebšus šādi te izdara, jā? Un šī tik te garš, pāri dibenam ir. Ar leggingiem aiziet. Un šāds te. Garas rokas. Un kas tas ir? Garas rokas. Un foršs viegls materiāls, nav tas biezais, nebūs biezais, jā. Čau! Tā, kādi jautājumi varbūt? Kādam ir kāds jautājums par outletu, par atrašanās vietu, par preci, kas interesētu jums? Zeķes es dzirdēju,
Ok, droši kaut ko jautājumu, ja ir kādi jautājumi, jo citādā kādreiz, ja nepiedāvā, tad negribās nemaz jautāt, vai ne? Tā, šis ir XL izmērs, dāmas un kungi, 16 eiro, ja? No 40 eiro. Šis būs tas atkal mājas, bet šis būs mājas variants, kuru uzreiz ir siltumā. Uzreiz ieņem siltums, taču šis ir mazliet ar īsākām rokām, jo man uz 1,77 m prāsītos čut garāku. Tie, kas ir mazliet īsāki, un, piemēram, krūtīs lielāks variants, jā, tātad, kapucis, mums taču ir kapuce, izmantojam kapuci, un kābatās, apsēdies mājās pie kamīna vai pie televizora vai pie grāmatas, jā, šāds te ļoti silts, tāds ļoti, ļoti gaiši pelēks, jā. Apsēdies pie labas grāmatas ar tējas krūzi un priecājies kādā brīvā brīdī, jāpadomā ir pašam par sevi, ne? Un šis būtu tas brīdis, kad tu gribētu padomāt par sevi, jo, nezinu, ar šito var arī iziet no mājas netīšām ārā, cik viņš ir silts un ērts, ja? Tā, ejam tālāk. Mums augtā ir visu laiku dažādība. Džemperi, bikses, svārki, kleitas. Tā, kas man te? Lido visur. Tā, spilgti rozā arī vienmēr ir modē. Es šo nevilkšu, bet ideju sapratāt. Man ir maigi rozā. Nu, šis ir pilnīgi cits. Fuksijas spilgtā krāsā adītais džemperīts ar M izmērs un arī maksā, nu, mīļie, 14 eiro. Skaisti elementi rekur uz pleciem. Šeit ir savilkotas rociņas. Ļoti fēns materiāls. Tāds pūkaini siltais, jā. Un, nu, lūdzu, 14 eiro. Kur jūs vēl varat redzēt tādu labu kvalitāti par tādu naudu? Veste ar ļoti augstu kaklu. Es iedomājos viņu ar baltu kreklu apakšā un pa viršu to vesti. Vienkārši izcils variants būtu adīta veste. Mīksta, jā. JDY, kā lai izrunā, kurš zina, bija 72 eiro, nu ir 40, jo šeit ir iekšā kaut kas labs sastāvā bija, ja? Tā mēs runājam toreiz. Tur ir vilni iekšā, akrils, poliesters un galvenais jau tur tā vilni ir, kas dod to uzreiz siltumu. Nu, pavasars arī izcils variants ar šādu vestīti. Tā, kā es solīju džekiem, tad saldais ēdiens. Manuprāt, šie ir jau daži aizgājuši. Basketbola krekli, jā. Raptor, Nike Raptor šāds te dažādi izmēri. Mums ir tā, šis būs XL izmērs, taču ir tāds pats arī sarkans XL izmērs, jā. Šādi te varianti. Pilnīgi jauni Nike. Tātad Nike Raptor, kas viņš tur ir, bija 74 eiro, ne, 75 eiro bija, nu ir 26 eiro, lūdzu. Šie ir tie, kas džekus uzrunā un laikam diezgan modē šobrīd ir šāds te dažādi izmēri mums ir. Un, nezinu, noskrīno un uzraksti, ja gribās, ja ne, tad skaties online. Un droši var ieķert arī tur. Šāds te vēl ir Toronto virsū rakstīts, jā. Šis arī ir šis gan būs M izmērs, šis gan ir vienīgais ar melnu krāsu. Šis būs pa 24 eiro, jā. Šāds te Nike basketbola krekls. Varbūt kāds mazbērns, mazdēls, brālēns, māsīca, ne, draugs un tā tālāk. Labi, tālāk, kas tur mums vēl bija, Tā, meitenēm. Majorāli. Ļoti, ļoti skaisti, kvalitatīvi majorāli apģērbi mums ir. Tāds ir tas mūsu outletā stils, kur, piemēram, šeit arī tūlītās. Šāds te minijas variants ir, piemēram, un ir arī mazliet lielākām dāmām. Tā kā šie ir šorti, bet izskatās kā svārki. Ja, šie ir šorti, un šie te maksā uz 1,28 m tikai 18 eiro, jo šis ir majorāli. Šī ir gumija, stiepjās un ar tādiem skaistiem elementiem sāniņos, jā. Nu, mazai dāmai vienkārši izcili. Tā, Valentīna dienas tuvošanās ir jāsvin un sevi jāiepriecina savu draudzeni, mamma, māsa, kaimiņiene, darba kolēģe.
kaut vai apkopēji, kaut vai skolotāji, pārdevēji, vienalga. Attiecīgi šī lieta, ko tu vari iepriecināt sevi un savus sieviešu kārtas pārstāvis. Nu, lūk, šis ir saldais ēdiens, Guess somiņa. Ļoti skaista Guess somiņa, oriģinālā variantā. Ar visām cenu zīmēm šī te klāt. Ļoti skaista. Šāds te materiāls, tāds kā gandrīz nevienam. Tāds tā kā auduma materiāls, jā. Pītais. Lūk, šādi te iekšpusē. Visu var apskatīt. Šis viss ir arī pieejams mājaslapā. Jā, to visu var arī tur apskatīt. Un viņa cena. Ja viņa maksā 85 eiro, tad šobrīd ir 49 eiro. Taču ar kodu lieliem burtiem medības 10. Jā, čau. Medības 10 būs vēl papildus 10% atlaidi. Nu, es domāju, pavisam saldi sanāk. Šitien laikam, jā, var augstāk vai zemāk uz vienu vai uz otru pusi. Lūk, šāda te mazā. Tā nav gluži klačs somiņa. Laikam skaitās, jā. Šāds te elements apakšā. Pilnīgi jauna, nu tik fifīga. Viņa izskatās tāda burgundija, jā, krāsa ir. Ļoti skaista, maza skaista somiņa, kāpēc gan ne sev vai kādai draudzenei. Nu, lūk, vēl ir šāda te, ko es gribēju parādīt, vēl nav izpakota līdz galam. Šāda te Desigual melna soma. Tā, čau, Alise. Tā, cena Guess somai, tūlītās, es jau teicu. Šai somiņai ir 49 eiro. Taču, ja izmanto kodiņu medības 10, tad ir vēl nos 10%. Šāda te maza, tu tik mīlīgi, es nezinu, man tāda, viņai šīs te ir smagas, pati viņa ir viegla. Čau, labdien. Nu, lūk, tā kā šīs te gumija, kas tas ir, āda iekšā ar to metālu ir smagi. Taču pati soma ir viegla, bet kopā sanāk tāds ļoti fifīgs variants. Šeit ir Desigual. Vēl nav izpakots, kā es teicu, tāpēc tā plēve te laikam ir. Tā, šāds te Desigual variants. Bija 72 eiro, nu ir 39 eiro. Šeit atverās vaļā ar šādiem te. Viss ir pilnīgi jauns, oriģināls, tā kā nebaidamies par to. Kāpēc man tā ir cenu zīme ielikt iekšā? Lītās. Labi. Jānoplēš laikam cenu zīme, tad mēs zināsim. Tad mēs varam tikt iekšā, varē? Jā, parādi ir. Nu, lūk, šāda te somiņa. Pilnībā jauna, Desigual. Jā. Kurš zina šo te variantu, tas zina kvalitāti. Šeit arī vēl viena kabata. Diezgan ietilpīga. Te var lielo garo maku ielikt. Vismaz man tāds ir. Esmu citām arī redzējusi, jā. Kvalitatīvs materiāls. Tā kā Desigual. Šito arī var iekšā ielikt, ja negribās garo variantu, jā. Šādi te ieliek iekšā un iet tusēļ. Nu labi. Tā kā, jā, lūdzu, tā ir 39 eiro un droši arī viss ir redzams, kur? Mājaslapā findīs.lv. Kas ir vēl, ko es gribu rādīt? Kaut kas ļoti skaists, bet tas būs tādai dāmai, kas tā būs īstā šī bodija īpašniece, jā. Man viņš ļoti patīk. Pirmkārt, dēļ šīs krāsas. Ja? Gribēju izcelt šo te Guess skaisto bodiju. Tas ir S izmērā, un viņa cena, nezinu par godu Valentīna dienai vai kam, tikai 24 eiro. Šis bodijs ir velkams gan kā apakšā, gan kā pamatbāze, gan zem žaketes ar skaistiem elementiem. Tā var redzēt, jā? Šāds te, un mugura, paskatāmies, mugura. Un šeit, kas man patīk bodijā, nav šeit šī stingrā mala, kas uzreiz tā iespiedīs dibenu, un tad būtu nepatīkami. Tā, tūlītās jānodemonstrē gandrīz šādi, ja, ideiski. Bet, ko es gribēju, jā, tad viņš neiespiežās dibenā, jo viņam ir plata josla šeit uz dibenu puses, un te ir neapstrādāta līnija. Jā, kas neiespiedīsies dibenā. Un šeit ir ar podziņām sataisāms. Ļoti skaists un tāds spilgti rozā un tāds, es teiktu, garšīgs. Es nezinu, man viņš tik ļoti patīk. Šeit ar zelta elementu aiztaisāms, jā, un pusplikā muguriņu. Tātad es teicu 24 eiro, S izmērs. Kur tu esi? Es izmēra meitenē, viņš tevi gaida.
Tā, ko es vēl varu parādīt? Es gribēju parādīt, tā, vēl. Jā, Guess meiteņu komplektiņš. Pavasarim izcils. Tā, komplekta cena būs 50 eiro, taču ir džemperīts un bikses. Skatāmies. Ļoti maigi rozā krāsā ar kapuci. Jā, nodemonstrē. Adītais. Ja mammai, piemēram, ir bēšīgs adītais, tad šeit rozā. Cik smurš. Vienā eksemplārā. Šis ir tā, kurš pateikšu izmērs, kāds mums te bija. Uz metrs. Tā. Uz 1,10 m, 1,16 m, jā. Šāda te komplektiņš mazai meitenei. Nu, izcils, maigi rozā, adītais variants, 50 eiro. Atceramies par to, ka piegāde virs 50 eiro ir kas bez maksas, un piegāde teju vai nākošā dienā, jo izsūtam tajā pašā dienā, un, jā, kods medības 10 būs vēl papildus 10% nos. Ja tu pēc sev un meitai, tad vienkārši izcils variants. Tā, lai nenokrīt, noliksim šeit. Kas mums vēl? Šo nopirkt, piemēram, uz kristībām ejot ļoti skaista majorāla kleita. Majorāla kleita ar zelta elementiem, mazām princesītēm, kas var būt labāks. Ja zini kādu draudzeni, kura ir maza princese, vai kas ir pagaidā maza un vasarā būs lielāka, droši dod ziņu, jo ir tikai dažas palikušas. Un tā tad ir, šis ir, piemēram, uz 1,10 m, bija 45 eiro, tagad ir 21 eiro, jā. Ļoti skaista, maza kvalitatīva kleitiņa. Tā, kā es saku, outletā ir viss kaut kas, kišmiša rozīnēm. Ja kaut kas konkrēti interesēs, var mēģināt piemeklēt šeit. Tā, 34. izmēra dāmas, jo bieži vien viduklī nevar atrast bikses. Šīs ir interesanta, kā saka, pozitīvi interesanta, man patīk. Ļoti garas ar šauru viduklī. Man vēl tā kā mazliet tā kā pa šauru būtu, taču man ir līdz pašai grīdai. Šīs te Nēstīgi gala firmas bikses ir tā kā dzelten zaļas, jā, šādas te bikses, auduma bikses, ļoti modernā piegriezuma, šādas te, ļoti garas un apakšā ar platajiem galiem, kas, protams, ka tagad ir modē, jā. Šīm cena bija. Es jau teicu, neteicu, vairs neatceros. Čau! Čau! Tā, 34. izmērs, 35 eiro. Lūdzu, ļoti garas, paskaties, tik garas. Tā, kas ir baigi foršais variants? Guess bikses, Carpenter, jā, šīs te ar kabatām stilā bikses. Lūdzu, lilā krāsā, arī ar platajiem galiem. Interesants, tāds kā nevienam, stabili. Guess bikses, lilā krāsā. Tā kā spilgti lilā krāsā, jā. Man, varbūt arī darētu, jā, varētu uzmēģināt. Tā tad 28. izmērs, tas būtu kāds 36, 38, jā. Man pat garumā darētu, jo man ir šādi bumbulīši un diezgan varētu kopā iet kopā. Jā, šādi te elementi. Biksēm, kur šo te roku var iekabināt, vai ko tur liek tagad. Tā kā, jā, un šo te bikšu cena ir, tā bija 59, tagad ir 34 eiro. Neaizmirstam par eiro. Neaizmirstam par tā, esam apakaļ. Lūk, šāda te bikses 35 eiro un ir tavas diezgan stilīgs. Ir brūnes, ir bēšīgs, es varu parādīt arī brūnes uzreiz. Guess, jā, Guess šīs te ir bikses. Tā, Guessam, kur arī pa ceļam ir brūnes šādas te. Viņas tādas tā kā ķieģeļa krāsa, jā, vairāk ne brūnes, tāds oranžīgi brūnes, jā. Šādas te arī ar elementiem. Tā, un šīm cena ir 40 eiro. Lūdzu, šādas te. Šīs jau ir lielāks izmērs. Tas tā, es parādu, cik raips ir mūsu klāsts. Un tā, kas mums vēl bija? Saldējā ēdienā. Kuram patīk Valentīna diena?
saspiežam sirsniņas, un es zināšu, kuram patīk Valentīna diena. Valentīna dienas tātad nav gluži sirsniņas, taču kleita jauna varbūt noderētu. Beigās būs vienas ļoti skaista sarkana kleita. Tātad šāda te H&M kleita, mums ir arī H&M's, jā, ar paplatinātām šeit rociņām, šeit ar kleitiņu, bet kas ir viņas zīdīgs materiāls, bet kas ir viņas variants? Šeit mugura ir plika sasienama ar bantītēm. Un šīs te kleitas cena es izmērā no 50 eiro uz 29 eiro. Ja? Šāda te ļoti skaista ar melniem gariem zabaciņiem vai vasarā ar melnām kurpītēm, baltām kurpītēm, kaut vai rozā kurpītēm. Tā, džekiem mums arī daudz kas no Jack & Jones un Hilfiger un kas mums JJXX. Tā kā ir arī vīriešu sadaļa, ja? Kā piemēram, tūlītās, kur man tas stāv kaut kas, ko es varu. Tā. O'Neill džempers, piemēram. Ja, šāds te, kurš maksā 14 eiro. Lūdzu, melns O'Neill džemperis. Kā saka, nekas liekas, bet ar šādiem elementiem. Ļoti skaists, ir arī džekiem dažādi varianti. Mūsu mājaslapā visu var apskatīt un šeit var pačamdīt, ja? Tā. Un. Tātad sarkanā kleita, skaistā sarkanā kleita, viena no Valentīna dienas noskaņās. Šādi te, bet tāds maziņš izmēriņš. Teikšu tā, 34. izmērs, bija 68 eiro, nu ir 44 eiro. Bet viņas variants ir šāds, jūs redzat, šāds te skaistais. Un atlaides medības 10, būs 10% vēl papildus. Tā kā diezgan labs šāviens, ja nu izmanto šo kodu. Šāda te uz lencītēm, nu bez lencītēm ar gumiju šeit, ja. Viss tur tā aizāķējās un ir. Un kas man liekas ir vienkārši izcils variants Valentīna dienai. Nu mazums, kāds liels pavērsiens. Jābūt gatavai. Tā es parādīšu šo te kleitu. Vienā eksemplārā. Tā, lūdzu, ne. Nu šāda te kleitiņa, bet tā, kas ir galīgi uz auguma, apspīlēt un ļoti gara, dieva gara un ar maziem elementiem, nēstīgi gala kleita, jo mugura ļoti smuki šeit izskatās un priekša ir šāda. Tā, un nēstīgi gala variants, tātad es izmēriņš 44 eiro, lūdzu, nēstīgi gala jūs gaida. Nu tā. Ko nu vēl? Vēl šādu varbūt parādīt, jā? Laivu varētu pamazām beigt, taču iepirkšanās nebeidzās, darbi nebeidzās. Šāds te variants, mīkstais pūkainītis. Kādam kādi jautājumi? Mazums, atkal kāds sakautrējās, kaut ko uzjautāt. Tā, šis te kažokveidīgā jaciņa. Tā. Šeit var aiztaisīt ar spiedpogām. Tā, čau. Tā, un. Kas mums te ir? Nevar aiztaisīt trāpīt, nevar. Tā, spiežam kopā. Re, kur ir? Uz vienu tikai. Nu, lūk. Brīva, ar kabatām. Šeit varbūt veideriņu var kāds ielikt, jā, no mazums kādam. Cik smuki īstenībā viņai garas rokas ir, redzat? Šāda te. Šāds te variants, un tā, un šāds te variants, redzat, jā? Jā, čau. Sveiki tev, plik. Nu, nebūs gan. Jā, šāda te iekšpusītē, jaciņa ar tādu spīdumu, nu, šī te aizsarga plēvīti iekšpusē, jā? Aver firma, jā, labi, Vero moda šis te ir, nu 85 eiro, 45 eiro, jā, lūdzu, šāds te variants, mīkstumiņš, tā kā tas tedijs, jā, baltais tedijs. Tā, ko nu vairs, tā jaunieši, laiks ir iztecējis, pamazām, un, jā, Kaspar, lai veicās. Un ko tiekamies citos laivos, šeit pat,
Findies studijā, kur viss ir online pieejams tūlīt un tagad. Findies.lv, tā kā droši apmeklē šo te mūsu mājaslapu. Jebkādi jautājumi raksti 24 330 330. Kaut kur laikam pierakstīšu. Varbūt man varētu pierakstīt, nezinu. Tā. Nu labi, citreiz pierakstīšu, jā. Ja kas droši uzrakstiet WhatsAppā, TikTokā, Findijā. Čau, čau, čau. Instagramā, Facebookā vai visās platformās, kur mēs esam, tur droši rakstat, un arī mūsu mājaslapā findies.lv apģērba outlets ir pieejams dažāda stila outlets. Outleta drēbes, kuras ir, teiksim tā, vienmēr ir ar atlaidēm. Un tur ir visi kontakti, un droši izdodat ziņu, un tiekamies droši vien rīt parīt aizparīt, sekojam storijiem un padalieties tālāk ar kādu draugu par šīm skaistajām pērlēm, jo drēbju ir daudz, un ja kāds jautājums, droši rakstat, un lai jums forša diena. Ja? Tiekamies citos laivos. Atā!